Sveiki visiem! Es jums stāstīšu par pēdējiem notikumiem sportā. Hokejs. Kā jau zināms, vakar Rīgas Dinamo piekāpās torpēdo ar rezultātu 2-0, un līdz ar to rīdzniekiem šī sezona ir beigusies. Latviešu komandas Rīga Krievijas jaunatnes hokeja līgā ar A divīzijas regulārajā čempionāta pēdējās spēlēs sestdien savā laukumā rezultātu 4-2 atkārtot pārspēju Slovākijas Propradas komandu. KHL komandas Ufa Sevlaķu-Lājevu uzbrucējs Aleksandrs Radulovs šo sezonu beigs NHL kluba Nashville Predators rindās. Viņam ir līgums līdz šīs sezonas beigām, bet nākamajā sezonā kļūs par ierobežoto brīvo aģentu, kas Krievijas uzbrucējiem ļaus parakstīt līgumu par vismaz 5 miljoniem ASV dolāru. Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē sestdien piedzīvoja latviešu uzbrucēju Kaspar Daugviņu pārstāvētās Ottavas Senators komanda, kas ar rezultātu 3-4 savā laukumā pēcspēles metienu sērijā piekāpās Buffalo Sabres hokejistiem. Kaspars Daugviņš nospēlēja 9 minūtes, izdarīja 2 spēku paņēmienus un 2 metienus pa pretinieku vārtiem, taču rezultāts punktus neguva. Visā spēlē viņam ir neitrāls liederības koeficients. Latviešu aizsargs Artūrs Kulda un St. Johns's aizkāps komanda šonakt Amerikas hokeja līgā tikai pēcspēles metienu sērijā savā laukumā ar 3-2 uzveic Hershey's Bears vienību. Artūrs Kulda visā spēlē izdarīja 3 metienus pa pretinieku vārtiem, tomēr rezultāts punkts neguva un būvišos laukumā neizgāja. Phantoms bez savienotā Oskara Bārtuļa savā laukumā ar 4-3 pieveica Albānijas Devils komandu. Basketbols. Warriors šajā naktī sagrauj čempions Dallas Mavericks ar rezultātu 111-87. Latviešu garais centrs Andris Biedriņš laukumā nedavās. Turcijas basketbola līgā ar 16 gūtiem punktiem izcēlās latviešu basketbolists Kaspars Kambala. Palīdzot savai komandai, Turki Telekom savā laukumā ar rezultātu 80-76 pieveikt Erdemir basketbolistus. Kaspars laukumā pavadīja 23,5 minūtes, kur laikā kļuva par komandas otro rezultīvāko spēlētāju. Gūstot 16 punktus, vēl mūsu basketbolists atzīmējies ar 8 atlikušajām bumbām, 2 rezultīvām piespēlēm un 4 personīgiem piesīmēm. Vēl gribēju piebilst par Baltijas basketbola līgu. Basketbola klubs Ventspils komanda izslēgšanas spēlēs par vietu Final Four cīnīsies ar Lietuvas Rītas, bet VF Rīga mērusi spēkiem ar Armands Šķēles pārstāvēto Tallinas Kalev Kramo. Slēpošanas kross. Pēc sestdienas piedzīvotā kritiena pasaules kausa izcīņas sacensībās slēpošanas krosā miris horvātu izcelsmes kanādiešu sportists Niks Žoričišs. Paldies, ka klausījāties, ar jums kopā bija Emīls jeb Emerkolds.